It kā no vienas puses liekas vienkārši iedodam pie dzīvokļa pabalstu, no otras puses, ja mēs tā iedzirinamies, tad mēs izveidojam diezgan sarežģītu procedūru tam visam. Šobrīd ir mēģinājums atvieglot to procedūru, jo nauda budžetā ir. Cilvēki viņu saņems. Bet 5 eiro, jūsuprāt, vispār no kurienes tāds aprēķins? Tas ir vidējais aprēķins, ko ir devusi ekonomikas ministrija, acīm redzot no Latvenergo, ka tas ir vidējais pieaugums no starta tarifa līdz tarifam par 100 kWh mēnesī. Vai gada griezumā tie ir 60 eiro. Kā jums šķiet par Latvenergo peļņu runājot? Mēs ministru prezidentei Lepdotai Straujumai pagājušajā nedēļā jautājām, viņai nebija tādas skaidras atbildes. Tā vienkārši izskaidrojiet cilvēkiem, kā tas nāks, ka Latvenergo ir ar vairāku 10 miljonu peļņu uzņēmums, pieder valstī, bet beigās ir jāceļ tarifi un valstī jākompensē tarifu kāpums. Tas no malas izskatās diezgan absurdi. Jā, droši vien, kad sabiedrībā, es esmu tāds pats elektrības maksātājs, kā jūs droši vien, mēs visi maksājam, tad arī redzot to, kad ir apgrozījums pāri par miljārdu, peļņā 47 miljoni, kurus mēs daļēji iemaksājam valsts budžetā. Kā viņš atgriežās atpakaļ? Viņš atgriežās ar palīdzību kaut kādām mājsaimniecībām. Tas, kad mēs savā laikā devāmies uz referendumu, lai Latvenergo paliktos kā valsts uzņēmums. Mēs negribējām laist nekur viņu brom, ne viņu privatizēt. Iespējams, kā izdarīja Angļi savā laikā, arī cerot uz liberalizāciju Tečeras laikā, bet tas cenas sāka kristies tikai pēc 10 gadiem Angļiem, bet arī citu apstākļu dēļ. Līdz ar to man kā lietotājam, man arī īsti nav saprotams tas princips, ka uzņēmums, kurš visu laiku veic sociālo funkciju, strādāja ar peļņu, neskatoties uz to, kad uzņēmumi bijusi peļņa, mums vēl ir jāceļ cena. Es pilnīgi labi saprotu, ir tirgus apstākļi, ir mums, teiksim, mūsu tās pašas kaimiņu valstis un piegādātāji, kur ir nepieciešama konkurence, bet manā izpratnē, ja mēs ejam uz konkurenci, tad cenai vajadzētu vai nu saglabāties tādai pašai, vai nu cenai kristies. Diemžēl nav neviens, ne otrs šobrīd. Šeit ir, manuprāt, daudz faktoru, bet visprecīzāk droši vien, ka to varētu ekonomikas ministrija atbildēt par to, kādā veidā mums tiek šis tarifs vispār rēķināts, kas tiek iekļauts iekšā. Vai mums ir un kāds mums ir sadales tarifs, jo mums ir ražotājs, tad mums ir sadale uz budžeta, uz šī gada budžeta veidošanu paketē, kur bija enerģētikas tirgus likums. Zaļo zemnieku savienība piedāvāja risināt šo cenu kāpumu vispār mazliet savādāk, kur mēs gribējām definēt, piedāvājām definēt aizsargāto lietotāju, kur jau uzreiz būtu trūcīgās mājsaimniecības, maznodrošinātās mājsaimniecības un iespējams visi cilvēku grupas, kam būtu nepieciešama palīdzība pie šī dzīvokļa, pie šīs elektrības cenas kāpuma. Un to visu virzīt tieši caur sadales tarifu, kas būtu bijis vienkāršāk un būtu bijis arī pareizāk. Bet šobrīd mēs esam situācijā... Vai jūs to ierosināt valdībā? Jā, mēs to ierosinājām. Mēs ierosinājām arī vakar koalīcijas sēdē pārskatīt, kur jaunais ekonomikas ministrs, ar ko mums laba sadarbība, mēģinās šos grozījumus arī gada laikā izvērtēt un virzīt, lai mēs atvieglotu visu to procedūru tieši mūsu mājsaimniecībā. Jāpiebilst, jums līdz Saeimas vēlēšanām laiks ir nevis gads. Jā, tiešām mums līdz Saeimas vēlēšanām pēc tam visu lems mūsu vēlētājs, vai mēs būsim kaut ko darījuši pareizi vai nepareizi. Tiek minēts, ka pēc pusgada ir iecerēts mainīt šo palīdzības risinājumu sociāli mazāk aizsargātajiem patērētājiem. Kāpēc tas ir nepieciešams? Ja šobrīd esat vienojušies, ka ir šis viens kompensācijas mehānisms, kādēļ pēc pusgada tas jāmaina? Es domāju, ka pēc pusgada, ja mēs šobrīd ieviesīsim, tad pēc pusgada nemainīsim. Jautājums par to, ko es stāstīju, ko ekonomikas ministrijā izstrādās šos grozījumus par aizsargāto lietotāju un caur starta tarifu, nevis starta tarifu, bet caur sadales tarifu. Tad varētu mainīt, jo tad nebūs nepieciešama šī procedūra. Tas jau cilvēkiem uzreiz jau būs rēķinos iekšā un nevajadzēs nekādu lieku naudas pārskaitīšanu. Cik šobrīd cilvēks ietekmēs šī kompensācija? Mēs varam skatīties pēc tiem datiem, kas ir bijuši uz pagājušo gadu. Kopumā dzīvokļu pabalstus, kā
trūcīgās maznodrošinātās mājsaimniecības saņēmuši vairāk kā 200 000. Jo, kāpēc 200 000? Tāpēc, ka ir bijuši trūcīgā statusi gan uz 3 mēnešiem, gan uz 6 mēnešiem. Nu, ir dažādi šie, līdz ar to tas pabalstu daudzums kopējais ir skaitliski liels, bet tās personas, kas ir saņēmuši, ir kaut kāds 158 000. Par cik viņas palielināsies, nu, to mēs redzēsim tad, kad cilvēki kad nespējas vai būs grūtības jau samaksāt ar elektrību, jo pie tā trūcīgā līmeņa varbūt kādam šobrīd neizpildās, bet pēc, teiksim, 1. aprīļa viņam jau izpildīsies, ka viņam būs jādodās, vai viņš būs spiest doties uz pašvaldību, lai viņš saņemtu šo statusu. Vēl noslēgumā īsti par pensiju indeksāciju, tad tur nekāda liela izmaiņa nebūs, kā jau iepriekš ziņots, tad pensiju kāpums varētu būt no 6 aptuveni līdz 4–6 līdz pat 16 eiro mēnesī. Jā, vidējais apjoms, kas būs, vidējais, jo ir dažādi darba stāži, dažādas iemaksas. Precīzi katram varēs pateikt tikai 1. oktobrī, līdz 1. oktobrim, kad testēs jau Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, katrs cilvēks varēs pārbaudīt. Pensionāri šobrīd apmierināti ar šo schēmu? Es domāju, ka īsti apmierināti nav, jo, ja mēs redzam to summu, ko mēs šobrīd indeksējam, vai pa kādu summu indeksēsies, un skatāmies to pašu elektrības sadārdzinājumu, tad īsti es esmu runājis ar mums ir pensionāru padome, kurā mēs tiekamies, esam izrunājuši šās lietas. Vienīgais ir solis pareizā virzienā. Faktiski mēs atgriežamies atpakaļ pirmkrīzes periodā, kad mēs indeksējām gan ar patēriņa cenu pieaugumu vai inflācijas pieaugumu indeksu un vidējā algas pieauguma indeksu. Šogad 25%, kas ir minimālākais, lai vispār paceltu, un nākošais gadu jau ejot uz 50% un aiznākošo gadu. Šobrīd ir solis pareizā virzienā. Vai jūs esat atraduši to 1,6 miljonus eiro, kas vēl gada sākumā pietrūka, lai būtu nepieciešamā visa pilnā summa šogad plānotajai indeksācijai? Jā, man liekas, jau pie jums raidījumā teicu, ka tie 1,6 miljoni, ja mēs paskatāmies kopējā speciālajā budžetā, kur ir dažādas sadaļas, un pie tā, kā pildās šobrīd budžets, speciālais budžets, ka šie 1,6 miljoni nebūs problēmas. To mēs esam skaidrojuši arī Finanšu ministrijai. Kaut gan Finanšu ministrija mums norāda, ka fiskālais rāmis mums tomēr tā īsti neļauj, bet mēs gribam pierādīt, ka to ļauj. Liels paldies par sarunu. Paldies jums liels. Atgādināšu, ka sarunājāmies ar Labklājības ministru Uldu Auguli, bet vēl kāda ziņa no ārvalstīm. Ilgi gaidīto Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgumu nevar parakstīt, pirms valstī nebūs notikušas mājā plānotās prezidenta ārkārtas vēlēšanas, tā paziņojuši Eiropas komisijas pārstāvji. Tirzniecības un investīciju līguma